Video lekciju ieraksts ar OBS studiju. Open Broadcaster Software jeb OBS ir bezmaksas un atvērtā koda risinājums video ierakstīšanai bezsaistē un tiešraides straumēšanai, kas ir saderīgs ar Mac un Windows. OBS dod iespēju pielāgot vizuālo noformējumu un pieslēgt dažādas filmēšanas ierīces video satura veidošanai. Vienā izvadē radošām video un apraides lietojumu programmām. Ierakstīšana ir vienkārši izmantojot šo daudzfunkcionālo lietojumu programmu, jo OBS ir iespēja ierakstīt tieši jūsu cietajā diskā, izmantojot tikai ierakstīšanas režīmu, vai vienlaikus ar tiešraides straumi. Runājot par tiešraides straumēšanu, OBS ļauj tiešraidē pārraidīt vairākus populārus straumēšanas pakalpojumus, tostarp YouTube, Facebook Live, Twitch, Twitter, Mixer ar iebūvētu iespēju straumēt uz jūsu pielāgotajiem ETPM serveriem. OBS ir bezmaksas programmatūra. Katrs to varam lejupielādēt un pēc tam izmantot. Savā būtībā šī programma atrisina ļoti tādu sarežģītu lietu, kā pieņemsim augsta līmeņa montāžas prasmes. Daudzi mēs, kas veidojam mācību saturu, neesam īpaši labi montētāji, ja mums tad ir jāņem kāds speciālists, kuram atbilstoši jāmaksā un jāmontē. Šeit mēs varam praktiski izveidot gandrīz samontētu materiālu, kur mēs izmantojam vienkārši pauzes starp brīžiem, kad mēs pārdomājam vai slēdzamies starp logiem, tātad ļoti primitīva, tāda tīri tāda sagriešanas montāža. Pēc manām domām šis ir ideāls risinājums augstas kvalitātes satura veidošanai, kur mēs varam izveidot kadrējumu tādu, kā mēs vēlamies. Ja mēs ierakstam ar Zoom vai Teams vai kādām citām populārām programmām, kuras it kā ir viegli lietot, mums ir relatīvi daudz ierobežojumi, kā mēs tur izskatāmies, kā mēs izvietojamies, un pats galvenais, to var izdarīt visi. Kamēr tad, ja mēs ražojam augstākas kvalitātes saturu, mēs varam izdarīt to vizuāli krāšņi un padarīt tiešām par dārgu produktu, augstas kvalitātes dārgu produktu.